Man liekas, ka es Aleksandru neesmu saticis kopš Covid laika klātienē. Sveiks, Aleksandr! Kas saka, pievērsīsimies tev un tavai prezentācijai, proti ēku energoefektīvu lietošanu. Vārds Aleksandram Soročinam no aģentūras. Sveiks! Mani sauc Aleksandrs Soročins. Esmu vecākais eksperts CFLA siltumapgādes projektu nodaļā. Pēc izglītības esmu inženierzinātņu magistrs tieši siltumenerģētikā un siltumtehnikā. Un šajā prezentācijā vēlos padalīties ar savu pieredzi ekoenergoefektivitātes jautājumos. Tātad, kas ir energoefektivitāte un kāds no tās ieguvums? Ekas energoefektivitāte ir siltumenerģijas un elektroenerģijas daudzums, kas nodrošina dzīvošanai nepieciešamu procesu norisi ēkā. Tas ir karsta ūdens apgāde, apkure, ventilācija un, protams, apgaismojums. Ieguvumi no energoefektivitātes būtu pirmais – finansiālais, jo pēdējā gada laika enerģijas cenu kāpums bija visi iespaidīgs. Atsevišķos mēnešus gada pieauguma tempiem sasniedzot pat 60% atzīmi. Un šajā slaidā jūs varat redzēt pēdējo gadu cenas dinamiku tieši siltumenerģija un elektroenerģija. Dotajā brīdī cenas stabilizējas, bet jau tagad varam secināt, ka siltumenerģijas tarifa cena divkāršojas, bet savukārt elektroenerģijas tarifs ir trīskāršojas salīdzinājumā ar 2020. gadu. Otrais iegūms – estetiskais, kas pagarina ekas dzīves ciklu jeb mūžu, uzlabo gan ekas ārēju izskatu, gan mikroklimatu telpas, kā arī sakārto apkārtējo vidi. Kā mums veicas ar energoefektivitāti Latvijā? Pēc viena no plašākajām energoefektivitātes indikātoru datubāzēm Odyssey Mir pieejamas informācijas 2018. gadā Latvijai vidējais mājsaimniecību ēku siltumenerģijas patēriņš ir bijis ap 180 kWh uz kvadrātmetru, kas ir krietni virs Latvijas normatīvos aktus noteiktajām prasībām, kas ir 80 kWh uz kvadrātmetru. Interesants fakts, ka samazinot iekštelpas temperatūru par 1 grādu, ir iespējams ietaupīt ap 5% siltumenerģijas patēriņa. Tātad, pazeminot iekštelpas temperatūru pa 10 grādiem, mēs varam sasniegt normatīvo prasību. Vai mēs esam gatavi upurēt komfortu ekonomijas pēc? Droši vien nē. Jāsaprot, ka komforta sajūta katram ir individuāla, un, piemēram, gada tumšajos mēnešos telpu ir ieteicams sasildīt no +18 līdz +24 grādiem. Un, manuprāt, ka eku energoefektīvas lietošanas panākums, ka mēs varam skaitīt enerģiju un to regulēt. Nozīmīgākais faktors, kas nosaka Latvijas eku attīstības tendences, ir eku vecuma struktūra. Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem 2017. gadā lielākā daļa, jeb 63% no Latvijas eku celtas padomju laikos. Salīdzinājumam es izvēlējos divas ekas. Viena eka ir jaunbūve, dzelzbetona paneļu eka ar siltumizolāciju, ar 2 caruļu apkuras sistēmu. Katram dzīvoklim ir siltumskaitītājs, ventilācijas nav. Telpu vedināšanai jāatver logus. Un otra eka ir 464. sērijas ēka, kas ir būvēta no dzelzbetona paneliem, bet bez siltumizolācijas. Ar 1 cauruļu apkuras sistēmu, bez ventilācijas, tad vedināšanai arī būtu jāatver logs. Pēc AS Rīgas siltums mājaslapas informācijas es atradu apkuras sezonu siltumenerģijas patēriņu salīdzinājumu 2021. un 2022. gadam. Zinot ekas platību, var noteikt īpatnēju siltumenerģijas patēriņu apkurei. Jaunbūvei tas sastādītu 64 kWh uz kvadrātmetru, savukārt 464. sērijai tas būtu jau 166 kWh uz kvadrātmetru. Un ņemot vērā šī gada siltumenerģijas tarifu Rīga, kas ir 87
eiro par megavātu bez PVN. Tad starpība energopatēriņa naudas izteiksme ir vairāk nekā 24,000 gada. Kādus pasākumus būtu jāizteno, lai saglabātu vai paaugstinātu komfortu, kā arī iekonomēt līdzekļus? Tātad tas būtu norobežojušu konstrukciju siltuma noturības uzlabošana, pagraba pārseguma siltināšana, cokola siltināšana ar iedziļināšanu gruntī, logu nomaiņa pret pakiešu logiem vai esošu logu blīvēšana, lodžu aiztiklošana. Neatkarīgs eksperts energoefektivitātes jomā spēs precīzi nodefinēt ēkas energoefektivitātes pasākumus, noteikt nepieciešamas izmaksas pasākumu iztenošanai, kā arī aprēķināt energoefektivitātes pasākumu ienesīgumu, jeb ekonomiju. Lai mēs varētu regulēt un skaitīt, tad otrais vissvarīgākais pasākums ir mājas iekšējo inženieru sistēmu atjaunošana. Svarīgākais elements ir mājas individuālais siltummezgls. Ar šo iekārtu iespējams veikt siltumapgādes sistēmu ieregulēšanu. Visvājākā vieta ir karsta ūdens caurļvadi, jo tajos cirkulē ķimiski neapstrādāts ūdens ar skābekli, kas izraisa koroziju. Caurļvadiem nav siltumizolācijas slāņa, tā parasti ir vecajiem ēkām, un tādēļ notiek siltuma aizplūdē. Karsta ūdens caurļvadus vēlams nomainīt uz siltum izolētam plastikātam caurulēm. Tad cirkulācijas zudumi ir minimāli, un tos pat var neievērot rēķinā. Trešais ir apkures sistēma revīzija. Jānomaina veci siltķermeņi, jāveic radiatoru ķīmisku skalošanu, viencauruļu sistēmai siltķermeņi jāprīkojami ar apvadu un termoregulātoru. Jāievērš sistēma ar atgaitas temperatūras kontroli. Tātad siltuma apgādes uzņēmuma atbildība ir līdz mājas siltuma ievada noslēdzojušiem ventiliem, turpgaitas un atgaitas vādā, kā arī uzņēmums atbild par siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšanu, verificēšanu un nomaiņu. Pārējā siltuma apgādes sistēma mājā, ieskaitot individuālo siltummezglu, guļvādus, stāvvādus un siltķermeņus dzīvokļos, ir mājas kopīpašuma daļa. Par to apkopju, uzturēšanu, remontiem atbild īpašnieks. Ņemot vērā siltuma apgādes sistēmas specifisku raksturu un sistēmas eksploatācijas iespējamo sprādzienu bīstamību, apkopju var veikt tikai certificēts siltumtehnikas speciālists. Latvijas pēckara apbūvē dominējuša ir viencauruļu apkures sistēma, kura nebija paredzēta iespēja siltumpatēriņa mērījumiem un regulēšanai dzīvokļos. Siltķermeņa dzīvokļos tika ieslēgti tieši stāvvada, un katra siltķermeņa lielums izvēlēts pēc tā atrašanās vietas, ar mazāku siltvirsmu siltumnēsē sadales sākuma un pieaugošu siltvirsmu nākamajos stāvos. Īpašnieki, izvēloties katra siltvirsmas lielumu pēc savas izpratnes, izjaukuši sākotnēji iedibinātu līdzsvaru, un kā rezultātā atsevišķos dzīvokļi sūdzas par nepietiekamu siltumu, bet citi dzīvokļi tiek pārkurināti. Individuālajā siltummezgla sastāvā esošais vadības bloks ļauj iestatīt ēkas vēlamo apkuras un karsta ūdens temperatūras režīmu, ņemot vērā kalendāru un diennakts laiku. Tātad optimālākais apkures temperatūras režīms diena būtu 21 grāds, un vakarā ap 22 var pazemināt temperatūru līdz 16-17 grādiem. Un no jauna paaugstināt temperatūru iepriekšējā līmenī jau no 6 no rīta. Optimālais karsta ūdens temperatūras režīms dienā aiz siltummaiņa ir 55 grādi. Savukārt ap 23:00 to var pazemināt līdz 40 grādiem, ja naktī ir aktīvi iedzīvotāji, vai līdz 20-30 grādiem, ja iedzīvotāji par to vienojas. Temperatūru iepriekšējā līmenī paaugstināt no rīta līdz no 5-6. Ja mājas siltumapgādes sistēmas neapkalpo uzticams personāls, tad nevajadzētu izšķirties par karsta ūdens temperatūras pazemināšanu legionēlas baktēriju riska dēļ. Nākamais nepieciešams veikt ēkas iekšējo apkures sistēmu modernizāciju.
Tātad automātiskas darbības termoregulātoru ar izpildu mehānismiem un vadības bloku uzstādīšana viencauruļa sistēmā. Tas nodrošina vienādas temperatūras uzturēšana visa stāvvada katra radiatora ieeja, neatkarīgi no tā, kura vieta vai stāvā arī atrastos radiators un kāda ir tā sildvirsma. Šis risinājums tuvina viencauruļu sistēmas darbību divcauruļu sistēmai. Ēku iekšējo apkuras sistēma modernizācija, patēriņa regulēšanas un uzskaites iespēja ieviešana alokātori, siltuma maksas sadalītāji, tie diemžēl nav kā siltumskaitītāji, bet aprēķina ceļa ir iespējams noteikt katra radiatora patērētas siltumenerģijas izmaksas, attiecinātu uz platības kvadrātmetru. Nākamais – pārbūvēt uz divcauruļu sistēmu ar horizontālu sadali dzīvokli un siltuma skaitītāju. Tas būtu visefektīvākais risinājums, bet jāsaprot, ka tā ir pilnīga apkuras sistēma pārbūvē, veidojot divcauruļu horizontālu cilpu dzīvoklī, apvienojot sistēmai visus dzīvokļa radiatorus. Energopatēriņa vadības sistēma ieviešana. Tātad regulējot siltumu katra telpā un veicot precīzu uzskaiti, siltumenerģijas patēriņa ēka iespējams samazināt vidēji par 20%. Ko es gribu uzsvērt nobeigumā? Lai energoefektīvi eksploatētu ēku, nepieciešams nodrošināt enerģijas kontroli ar iespēju to regulēt. Pēc tam būtu jāapmāca iedzīvotājus pareizi izmantot ēku inženieru sistēmas. Tas būtu viss. Paldies par uzmanību. Oho, tu gan esi iekļāvies laikā un termiņā. Es skatos, ka pagaidām mums neviena jautājuma nav, tas pārliecināšos, bet es varbūt uzdošu jautājumu no savas personīgās prakses, tā skatos, jā, pagaidām jautājumu nav. Nē, ir gan, es atvainojos, ir jautājumi, bet es sākumā iesildošo jautājumu uzdošu šādu. Es arī dzīvoju daudz dzīvokļu mājā, Rīgā. Māja ir 90. gadu vidū nodota eksploatācijā, un mēs pašlaik mājā arī runājam par renovācijas iespējām un tam līdzīgi, un arī šīm visām lietām, kurām tu stāstīji par siltuma cauruļu vadu sistēmu. Šis viss stāsts ir dzirdēts un saprotams. Varbūt tādu, es saprotu, tev tā atbilde patiesībā bija jau prezentācija pirmā sadaļā, bet saka, lūdzu, vai tu joprojām satiec cilvēkus savā dzīvē, kuri saka, ka ēku siltināšanai nav nekāda zinātniskā pamatojuma? Jo šādu argumentu man pagājušajā gadā izteica viens dzīvokļu kaimiņš. Vai tu vēl dzirdi šādus te argumentus, ka tā ir faktiski, ka siltināšana ir fakes? Jā, protams, es dzirdu. Un manuprāt, kā galvenā problēma, ka iedzīvotāji nav informēti pilnībā. Varbūt iedzīvotājiem pietrūkst pieredzes. Un es domāju, ja mēs varētu vienkārši izskaidrot un ar labiem piemēriem uzrādīt to efektu, tad, manuprāt, vairs nebūtu tādas baumas, ka siltuma izolēšana ir vai energoefektivitātes paaugstināšana ir kaut kāds joks. Jā. Jo, man liekas, ka ir pietiekoši daudz jau tomēr arī ne tikai Rīgā, bet arī ārpus Rīgas pilsētās mājas nosiltināts. Nav jau tā, ka cilvēki pilnīgi nepareizi lietas dara, un siltināšana tomēr ir kaut kādā ziņā racionāls stāsts, un skaidrs, ka tur ir loģika. Mums ir ienākuši arī pāris jautājumi. Es skatos, ka mums atkal ir jautājumi no Gundegas, un jautājums ir par, te bija vēl viens iepriekš vēl fēnāks jautājums. Nepaņemsim šito. Proti, varbūt ir kādi risinājumi labi, kā risināt svaiga gaisa pieplūdes nodrošināšanu, neveicot liels ieguldījums. Saprotu, stāsts par ventilāciju. Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Un šajā prezentācijā es arī salīdzināju divas ēkas. Viena ir padomju laikus būvēta, un viena ēka ir jaunbūve. 2015. gada jaunbūve. Un uz manu jautājumu, kad es uzdevu būvniecējiem, kāpēc nav ventilācija ierīkota, būvniecējs man arī godīgi pateicis, ka tas pasliktinātu energoefektivitātes radītājus. Tāpēc, ka ar gaisu, tātad iepludinot telpas svaigu gaisu, to obligāti jāuzkarsē. Un tas atkal ir enerģijas patēriņš. Un līdz ar to būvniecējs man vienkārši tā godīgi arī teica, ka biežāk jāatver un jāizvedina logus. Bet šeit arī ir tāda nianse. Ja mēs atveram logus, tad obligāti jāpiever ciet visi termoregulātori, kas atrodas dzīvoklī.
Tātad atveram logus uz 5-10 minūtēm, noregulējam uz sniegu pārsliņu termoregulātorus, 5-10 minūtes uzturamies vai šajā telpā, vai vienkārši ejam pastaigāt. Aizveram logus, ieregulējam. Tā ir tā realitāte. Un, protams, runājot par to ventilācijas izbūvi, tas ir diezgan nopietna sistēma, kur ir gan svaiga gaisa ieplūdē, gan izplūdē ar rekuperācijas sistēmu. Tieši rekuperācijas sistēma arī parādās tā ekonomija. Tātad, manuprāt, nav tāda viegla risinājuma. Un vēl jāsaprot, ka katrai telpai jānodrošina tā gaisa ieplūde un izplūde. Tad tur jāparbūvē. Es ceru, ka tūlītās es ar savu komentāru neizpelnīšos kaut kādu ļoti nopietnu cilvēku pārmetumus, bet tie, kuri to nespratīs, uzreiz pasaku, es atvainojos jau iepriekš, bet es pieņemu, ka tādā gadījumā tā atbilde varētu būt vienkārši izveidināt un atvērt logu. Jo, piemēram, mums savulaik Slogas pamatskolas ēkā, kur es mācījos un apgūtu 9 klases, mums efektīvākā ventilēšanas sistēma bija atvērt logu garajā starpbrīdī. Arī ziemā bieži vien, kas, protams, nebija tā fēnākā metode, bet tad vismaz mēs spējām izturēt no 5. līdz 8. stundai uz leju. Mēs nebijām, teiksim, pilnīgi, kā saka, bez gaisa. Bet labi, tas tāds joks uzreiz visiem brīdiem. Tas ir joks no manas puses. Neņemiet nopietni to, ko es saku. Bet tev ir taisnība. Tā ir viensauruļu sistēma, un tu atver logu uz 5-10 minūtēm. Šajā situācijā, kad tev ir 2 cauruļu sistēma, vai tā viena cauruļu ir aprīkota ar termoregulatoriem, tev obligāti arī ir termoregulators. Tā ir jauna tendence. Skaidrs. Un tad vēl pēdējais jautājums par tāds interesants jautājums, jo kā jau tu arī savā prezentācijā vairākas lietas jau patiesībā pieminēji un pieskāries. Tur ir vairāk varianti, bet es mēģināšu. Vai valsts plāno izstrādāt kādus standartus mājas siltināšanai? Šobrīd katrs dara pa savam. Mājas pelē, iekšā ārā, tas nestimulē izvēlēties mājas siltināšanu. Vispirms tas jautājums par materiālu kvalitāti, arī bieži vien par projektēšanu. Jo, es esmu redzējis dažādu veidu siltinātas mājas, pabraukā vienkārši pa Brīvības ielu, tur redz tās stalāžas, tu vari iet un pastīties intereses pēc, kāds ir tas siltinamais materiāls. Manuprāt, ļoti labs jautājums. Un no savas puses, kā inženieris, labākais risinājums šai jautājumā droši vien izveidot kādu darba grupu, jo padomju ēkas ir tipveida risinājumi, un varbūt kopā ar būvinženieriem izdomāt tādus drošus standarta risinājumus, tipveida risinājumus, prezentēt iedzīvotājiem, lai arī iedzīvotāji iedrošinājušies slēgt līgumus un nebaidīties no tiem riskiem. Jo sanāk tā, ka mums arī bišķiņ pietrūkst, manuprāt, pieredzes arī būvuzņēmējiem. Un tātad, ja mēs sakārtotu šo tieši tehniski lietu, kādus ir risinājumus jāpiloto tai pašai 464. sērijai vai 103. sērijai, tas būtu daudz vieglāk un, manuprāt, arī iedzīvotāji izmantotu iespēju siltināt ēkas un izmantot energofondus. Skaidrs. Labi, tātad vēlreiz no šīs lekcijas es iegūstu to, ka viensauruļu sistēmā tāda efektīvākais veids ir attaisīt logu vaļā, pat arī bieži, ja tā ir ziema, neko darīt. Tur, kur mums ir tātad sniedziņš, ja pārslīd, to mēs aizvaram cietiet divcauruļu sistēmu, Bet pēc tam obligāti atpakaļ. Protams, kā savādāk, Man sieva ļoti salīga, līdz ar to viņa uzreiz pamanīja, kuras, temperatūras izmaiņas telpā. Un tiešām paldies, ka tu vēlreiz uzsver šīs absolūti, manuprāt, pašsaprotamās lietas, jo ir skaidrs, ka pie pagājušā gada elektroenerģijas un siltuma apkurses cenām mēs arvien vairāk izjūtām šo finansiālo trūkumu maciņā, bet kopumā ļoti svarīgi, ka tu atnāc un izstāstīji šīs, man liekas, ka diezgan saprotamās lietas, bet kuras prasa zināmu laiku. Un mājas siltināšana, manuprāt, viņai jākļūst ir par tādu pašsaprotamu lietu. Jo ir skaidrs, ka dzīvojamais fonds noveco, un mēs ar tādām metodēm, kā mēs līdz šim dzīvojam un strādājam, mēs vairs nevaram būt siltumā pietiekamā. Labi, šobrīd es saku paldies Aleksandram.